Esiet sveicināti visi motosporta entuziasti, sportisti, fani un skatītāji. Atrodos Latvijas Motosporta federācijā, ir novembra beigas, ziema tojās lieliem soļiem, kad pamazām Latvijas tradicionālos vasaras motosporta veids nomaina nacionālais Latvijas motosports skiorings. Būtiskākās lietas, jūsuprāt, kas ir šajā gadā, tā kā būtu ieviešams un varbūt jau ir droši vien kaut kāda lēmuma arī komisijā pieņemt jau? Protams, ka mums ir jāstrādā budžeta ietvaros. Jā, mēs esam tomēr Latvijas Motosporta federācija un mēs nevaram rīkot sacensības, teiksim, bez ātrās palīdzības. Mums nedrīkst būt neievērot kaut kāda pilnīgi elementāras lietas, kā apdrošinātas trases, jā, kompetenti tiesneši un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir kriteriji, pēc kuriem mēs strādājam, kuri ir Latvijas Motosporta federācijā. Jā. Tātad, un tas jau arī sastāda to budžetu. Protams, iespēju robežās mēs mēģinam palīdzēt arī organizatoriem. Jā, tātad katra gada budžetā redzam, tātad ir tik un tik līdzekļi, tik un tik mēs iedalām tur, teiksim, organizatoru un palīdzam uztaisīt to trasi. Ja? Vispārējo šobrīd veids komisija, tā izteica tādu viedokli, un gribēšanu visu organizatoru, kas bija salasīti sapulcē. Mēs piedāvājam, lai nāk cilvēki, lai organizē paši, ļoti grūti ir tādām naudām uzorganizēt, tāpēc to šobrīd tieši kā pēdējos 2 gadus veiks tieši komisija. Par to, ko esam samazinājuši, tātad un palaiduši tā kā cenas uz leju, tātad esam samazinājuši gan tikai pa 5 latiem gada licenzi, un esam samazinājuši arī dalības maksu pirmo braucienu, tātad tikai pirmais brauciens ir 10 lati, un katrs nākošais ir 5 lati sportistam. Te citi sporta veidi saka, krīze beigusies un cenas skrūvē tā kā vairāk uz augšu, jūs tā kā tieši otrādi uz leju. Ar kādu domu un motivāciju tas ir? Skiorings ir ļoti īpašs sporta veids. Skioringists nerodās te pēkšņi. Lielākā daļa tie ir vai nu jaunieši, kurus ievadījuši ir vecāki, kas kādreiz braukuši skioringu, ja. Parasti no malas neatnāk tāpat tās skioringisti un nesāk braukt, ja. Mums pagājušā gadā jaunieši visi bija izauguši, sāka braukt jau tautas klasēs un meistara klasēs, un mums jau jauniešos palika tikai 2 ekipāžas. Un jaunie, viņi nenāk katru gadu. Tas ir, viņš nav lēts sporta veids, un es domāju, ka tas ir tas iemesls. Un galvenais ir jābūt tam vecākam, kas atved viņu, kas grib, kas piedalās visā tajā dzīvē. Kāds tās izmaksas ir, ar ko jārēķinās, teiksim, tāds parasts cilvēks no malas sadomā, nezinu, tur brīvdienu braucējs enduro un tagad izdomā piedalīties kādā skioringā, ar ko viņam būtu jārēķinās, kas tās ir pa izmaksām? Es domāju, lielākā izmaksa atrast labu slēpotāju, jo ja nav labi slēpotāji, tad ir grūti ar kaut ko darīt. Aizbraukt, nobraukt kaut kur, pieņemsim Madonā 2 apļus un slēpotājiem slēpes vai salūst, vai viņš pats vairs nevar, ja? Tas pāriet tā gribēšana, un ļoti daudzi ir pārtraukuši savas gaitas skioringā, ja? Jo, vienkārši nevar atrast labus slēpotājus, vai viņi brauc tik ātri, ka tie slēpotāji netur līdzi, ja? Tur dažādi iemesli ir, ja? Bet, tomēr tas ir tāds, tas ir tāpatās kā jebkurā, kur ir ekipāžas, ja? Tev ir jābūt 2 dulliem, kas grib uzvarēt, ja? Protams, tas ir sarežģītāk. Bet, ja runājam par dalības maksu, tad jārēķinās ir ar dalības maksu, jārēķinās ir ar licenci, kā ir ar apdrošināšanām, vai tās apdrošināšanas ir ietvertas, vai viņas ir atsevišķi? Apdrošināšanas tā tad ir jāiegādājās labāk jau šogad, jo no nākošā gada ir jau citi likumi stāsies spēkā, ja, un būs acīm redzot kaut kādas izmaiņas. Federācijā ir ļoti demokrātisks cenas, un galvenais, ka tanīs policēs ir iekļauti tie punkti, kuriem ir jābūt. Ja. Ļoti daudz sportisti skatās uz to apdrošināšanu, kā, priekš kam man vajag. Un tad beigās viņi brīnās, ja kaut kas notiek, ja, kāpēc es tur neko nesaņemu par to, ja. Ja jūs esat samaksājuši tur pašu lētāko to apdrošināšanu, tur arī neko jūs nevarat saņemt būtībā, ja. Tā kā ar to jārēķinās, ir mums no prezidija un prezidenta puses it kā, ka būs labas cenas arī nākošā gadā polisēm, ja, federācijā, ja.
Tā kā, nu, mēs ceram uz visiem tiem labiem darbiem, kas ir tagad darīti un izdarīti. Būs tūlītās tās jaunās cenas, mēs arī redzēsim, ko mēs esam panākuši un ko mēs esam dabūjuši, ja. Tātad licences 25 lati. Pagājušā gadā mums bija 30, ja, un dalības maksa mums bija pagājušā gadā katrs brauciens 10 lati. Nu, jebkuri divi, teiksim, braucieni klasē, kas bija, ja, tātad 10 lati ekipāžai. Ja. Jo vienkārši šie sportisti brauc vairākās klasēs, tā kā viens sacensību ietvaros. Nu, jā, viens sacensību ietvaros, ja viņš tagad brauc vienā klasē, tad viņam pa lielam nekas nemainās, viņš samaksā tos 10 latus un brauc. Ja viņš brauc vairākās klasēs, tad katra nākošā klase, vai tas ir cross, ja, noslēgumu, vai tas ir kvadri daudz, brauc arī skioringu un pēc tam kvadrs ir līdzi un uzbrauc vēl ar kvadru, ja, tad viņam vairs jāmaksā tikai 5 lati ir. Nu, paši labākie punkti, ko mēs, nu, atļāvāmies, nu, samazināt vai teiksim, ievieš šogad, kas man liekas, ja, tas ir tieši tas, kad mēs esam licences cenu noteikuši tiem, kuriem nav bijusi LAMS licence, ka viņiem šī licence, gada licence maksās 5 lati. Ja? Jo mēs gribam, lai sportisti atbrauc pie mums, lai pamēģina. Mūsu trases, es uzskatu, nav nepakāpēju sliktāks, pat domāju, ka daudzas ir labākas, ja? Kā citiem organizatoriem. Ja? Nu, vajag, lai atbrauc, lai paskatās, ja? Nevajag klausīties, ko citi tur runā, vai gribot vai negribot, vai speciāli kaut kādas tur antireklāmas tājas, lai atbrauc, pamēģina, jo 5 lati licence, tas ir, nu, iesācējiem, ja tā var teikt, viņam nav bijusi tā LAMS skioringa licence, tad es domāju, ka tas nav nekas. Nu, tā ir minimālā. Tā ir minimālā biedru maksa, kad viņš vispār atzīst to, ka mūs kā tādu organizāciju un ka viņš grib viņā pamēģināt, ja? Un tad, lai izdara savus secinājumus, ar ko tad mēs esam labāki vai savādāki, ja? Tā kā tas ir viens, un arī ir šai pašā 5 latu cenā ir veterāniem licence un jauniešiem, jo, nu, veterānus mums ir jāciena, ja, un es domāju, ka tas ir, viņi visu mūžu ir atdevuši skioringam, un jo vairāk viņi atbrauks, viņi atvedīs kādu līdzi, jo labāk ir. Nu, tāpat tās arī jaunieši. Nebūs jaunieši, nebūs tā skioringa kādreiz, ja. Tā kā špicējiem ir viss. Viņi brauc pa priekšu, tie, kas nebrauc pa priekšu, viņiem tā kā paliek neinteresanti. Viņiem nav ko vākt vairāk, cīnīties par 10. 15. vietu nav tik interesanti, ja. Un, respektīvi, lai paliktu lielāka interese tam sportistam, vai pat tam, kas iesāk braukt tikai skioringu šobrīd, ja, tad viņam būs iespēja tomēr cīnīties par Latvijas skioringā, kā tas mums saucās tagad, Latvijas sporta meistars skioringā, ja. Un, nu, man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ja viņš var tagad no 3. sporta klases sākt vākt punktus, skaitīt un dzīvot tam visam līdzi, ja, un domāt par to, kā nopelnīt to 3. sporta klasu, 2. sporta klasu, 1. Tāpat tās jauniešiem būs, ja. Protams, ka tur būs daži nosacījumi, ja, tā tad jaunieši varēs tikai nopelnīt līdz, nu, mēs paredzam, ka varēs nopelnīt līdz 1. sporta klasē. Varbūt, ka vēl kaut kas mainīsies, jo tas viss ir tūlītās, nu, tapšanas tādā stadijā, ko mēs vēl atstrādājam jau tā, piepucējam, ja tā var teikt, ja. Un varbūt kaut kas mainīsies, pierādīsies kā cits, ko vajadzētu, nu, paņemt kaut kādu skaitīšanas sistēmu vai ko, bet principiāli tas ir tagad tā, ka jauniešiem būs tātad līdz 1. sporta klasē, visiem pārējiem būs tātad jāvāc punktiņi, jāskaita līdz, un ja mēs nonāksim pie tā, un mēs domāju, ka mēs nonāksim beigās pie tā, tad skaitīsim to visu no 91. gada. 91. gads kā atskaits punkts, jā. Jo Nu, Latvijas neatkarība. Jā, no Latvijas neatkarības, kā ir 91. gads, tad no tā, bet, nu, es domāju, ka pamatā nebūs iesaistītas, nu, teiksim, visas sacensības ņemtas vērā un tā. Šobrīd ir piedāvājums, ka tikai tiem, kas ir bijuši tātad tituls saņēmuši, tātad Latvijas čempionu tituls, jā, no 1 un uz augšu, tad viņiem būs tikta dota iespēja atsākt braukt, jā, nopelnīt kaut kādu punktu daudzumu, lai apstiprinātu to savu meistaru klasi. Jo, nu, kopš DOSAF laikiem šī iespēja bija liekta.
Bet, braukuši ļoti daudz, un es ļoti daudz sportistu zinu, kas varbūt, ka viņam ir tā interese tomēr iegūt savā mūžā. Es nezinu, cik viņiem tagad katram jau gadu, bet, viņš nobraucot tur 1 sezonu vai 2, kā, kuram tur ir veicies iepriekš, ja no tā 91. gada, varbūt viņš nopelna to sportmeistaru, jā. Būtībā viss tā padarīšana ir tāda goda lieta. Neviens ar kā saka, ar naudas prēmijām prēmēts netiks. Ar naudas prēmijām prēmēts netiks, bet kā komisija šobrīd uzskata, kad ir jābūt ļoti nopietnai nozīmei, tad Latvijas sporta meistaram, kā arī citām zemākajām klasēm, ja viņi ir nopelnīti, tad viņai ir savai nozīmē ir jābūt, lai cilvēks lepotos ar to, ka viņš ir kaut vai to 3. sporta klasu dabūjis, ja? Jo, protams, ka tas ir ļoti maz solītis, ja? Bet tā, ka viņš nonāks līdz tai 3., viņš sapratīs, ka viņš var līdz 1. vai līdz kandidātam jau tur aizcīnīties, ja? Un kā ir ar visu to lietvedību? Droši vien tur jau baigākam arhīvam jābūt, lai visu to varētu patīt uz atpakaļ viena lieta un otrs visu tos savilkt kopā tos rezultātus. Jā. Tātad ņemot, ja mēs ņemam no tā 91. gada, tad pateicoties mūsu ar komisijas loceklim Raivim Zolmanim, ja, šie dati visi ir. Jā, viņš ir šo uzskaitu ļoti cītīgi veicis, tā kā mums ir palaimējies, ka mums ir tāds cilvēks komisijā, jā, un ar viņu palīdzību mēs pilnīgi mierīgi varam, noteikt tātad, kādi sasniegumi bija bijuši no 91. gada, un uzsākt šo te tagad skaitīšanas, to laiku, jā. Vēlamies to visu ieviest ar šo gadu. Mēs esam uzlikuši tā sev, kad mums šogad ar 13. gadu ir jāturpina skaitīt tāda te punkti, jā. Bet, es domāju, ka tas ir reāli. Mums ir viss it kā izdarīts, jāgaida apstiprinājums prezidijā un lēžam augšā. Skaidrs ir viens, ka skioringā kaut kādas izmaiņas ir, kā vienmēr, un es domāju, detalizētāk ar tām visām izmaiņām un jaunumiem varēs droši vien iepazīties Latvijas Motosporta Federācijas skioringa komisijas mājaslapā motoskiorings.lv. Bet ar ko tad mēs sāksim sezonu? Gaidam sniegu, organizējam, taisam trases, gaidam visus, lai brauc, lai startē. Mēs arī skatītājs gaidam? Protams, arī skatītājs. Mēs gaidam, skatītājiem arī ir pietiekoši daudz tur, ko redzēt, just līdz, iedzert siltu kafiju, kādu desu apēst, paskraidīt ap ugunskuru. Skatītājiem ieeja ir? Skatītājiem ieeja, protams, ir pa brīvu skioringā, mēs neņemam maksu par ieeju. Viss parasti ir uz vietas, bufeti ir, starti ir, sportisti ir, gaidīt skatītāji.